Labrīt! Jūs skatieties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Izstāde Dārzs Flora 2014 pagājušās nedēļas nogalē Ķipsalā ikvienu interesantu puķu audzētāju, dārzkopju, zemes īpašnieku iepazīstināja ar jaunākajiem dārzu un floristikas produktiem un pakalpojumiem. Sīkāk par šiem piedāvājumiem mūsu korespondentu sižetos. Veiksmīgāko Latvijas uzņēmumu pieredze uzskatāmi pierāda, ka laba ideja un veiksmīgs menedžments ļauj sasniegt labus rezultātus. Izmantojot tikai pašu izveidoto ražotni, 4 gadu laikā Līvāni Eko grupa ir spējusi izstrādāt populāro tirdzniecības marku Hubio. Mēs atvērām pašu savu ražotni un tā soli pa solim jau vairāk gadu garumā strādājam. Protams, ka apstākļi ir ļoti izaicinoši. Mēs sākām, var teikt, krīzes pašā dziļākajā punktā. Tā kā patreiz mēs redzam diezgan pozitīvas tendences savā attīstībā un tāpēc esam apņēmības pilni turpināt to, ko mēs esam iesākuši. Galvenais uzņēmuma darbības virziens ir organisko atkritumu pārstrāde. Ražošanas procesā tiek izmantota vermikompostēšanas metode. Ar tās palīdzību pārstrādājot organiskos atkritumus, tiek ražots pilnvērtīgs, ekoloģiski tīrs un bioloģiski aktīvs augsnes mēslojums. Šeit man rokās patreiz ir mūsu jaunais produkts Hubio Mix istabas augiem. Šis ir substrāts, kas ir bagātināts ar humusvielām. Un šeit ir pievienots klāt arī gan dolmīta milti, gan arī kaļķakmens milti, kas palīdz noturēt pH līmeni stabilā līmenī. Tāpat tās arī perlīta graudiņi, kas nodrošina gaisa cirkulāciju un arī mitruma ietilpību. Šajā gadījumā perlīta graudiņi sevī ļoti labi notur mitrumu. Un tad, kad ir karstākā saule, tad augiem šie te saknītēm ir, kur pasmelties ūdeni, cik nepieciešams. Kompānijas produkts biomēslojums baro un pātrina istabas augu, augļu koku un krūmu, kā arī siltumnīcas kultūra augšanu. To izmanto sēklu diedzēšanai, augsnes uzlabošanai un laistīšanas maisījumu sagatavošanai. Mēs savu produktu pozicionējam kā profesionālu produktu. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārtām mēs piegādājam un nodrošinām to, ka mums ir ļoti augsts standarts attiecībā uz to, ko mēs ražojam. Šajā gadījumā mēs nevēlamies sagādāt nepatīkamu pārsteigumu saviem klientiem, mēs vēlamies piegādāt to, ko mēs esam apsolījuši. Detalizētāka informācija par produktiem, kā arī veikalu adreses mājaslapā hubio.lv. Uzņēmumā Aivars kā skulptūras un pieminekļi grazno Rīgas, Siguldas, Cēsu un citu Latvijas pilsētu laukumus. Vairāki simti firmas dibinātāja Aivara Kerliņa darbi ir daudzās privātās kolekcijās visā plašajā pasaulē. Jau no 1985. gada šī kompānija izgatavo pēc pasūtījuma dārzu parku interjera priekšmetus no akmens un metāla, kapu pieminekļus, akmens plāksnes, veic restaurācijas darbus. Stāvus pagasta ezeriņos, kur mums savs veikaliņš, un otra vieta skaista ir pie Rīgas domes tirzniecības vieta Egle. Rīgas centrā ir daudz skulptūras, kur visas ekskursanti fotografējās, un visas viņas ir iegūstams par attiecīgiem līdzekļiem. Kompānija aktīvi sadarbojas ar Marka Rotko kultūras centru Daugavpilī. Aivars kā meistari ir restaurējuši Nikolaja vārtus Daugavpils cietoksnī un artilērijas arsenāla kāpnes. Kurš akmeņkals ir mūsu konkurenti? Tikai jādomā ir priekšā viņiem un jāturās ir līmenī un nedrīkst nolaisties, jābūt ir ar idejām radošiem, nedrīkst apstāties vienā punktā. Savā roda meistars un viņa uzņēmums stabili stāv uz savām kājām un no konkurences nebaidās. Jebkuru zemes plecīti pilnībā pārveidot palīdzēs preces dārzam un vasarnīcai. Visērtāk tās iegādāties interneta veikalā. Uzņēmums Bērģu placis jau vairāk nekā 20 gadus Latvijas tirgū piedāvā preces mājai, dārzam un atpūtai. Ļoti pieprasīti ir čehu kompānijas Kovobel saliekamie konteineri. Bērģu placis ir šīs populārās firmas ekskluzīvais dīleris. Metāla plākšņu saliekamie konteineri ir ideāls veids, kā uzglabāt dažādas preces. To priekšrocība ir vienkāršā konstrukcija un zemās pārvadāšanas izmaksas. Konteineri ir dažādu izmēru, sākot ar 2 metriem. Paši lielākie 6-metrīgie var tikt izmantoti kā automašīnu garāžas. Aprīlī visiem konteineriem ir 15% atlaide. Pavasara darbu sezonā Bērģu placis piedāvā dārzkopjiem plašu firmas Biolan minerālu mēslojumu sortimentu.
Pie tam uzņēmuma mājaslapā www.berģuplacis.lv var iegādāties gatavu augsni, speciālu grunti stādiem un sēklām, kompostētu melnzemi, mēslojuma istabas un siltumnīcas puķēm. Vēl viens Berģu plaču tirdzniecības segments ir mobilās toaletes, sākot ar unikālu piedāvājumu Vācijā ražotiem kabatas pisuāriem gan vīriešiem, gan sievietēm un beidzot ar sausajām un biotoaletēm, kā arī līdzekļus notekūdeņu attīrīšanai. Mūsu dzīve ir daudzšķautņaina un neprognozējama. Jebkurš var nonākt situācijā, kad nepieciešama profesionāla juridiska palīdzība. Gan privātpersonām, gan uzņēmumiem reizēm rodas dažādas problēmas. Tas var būt šķiršanās process, mantojuma tiesību stāšanās spēkā, kredītsaistību apmaksa, pareiza pretenziju un prasību sastādīšana un daudz kas cits. Šādās situācijās jāmeklē profesionāļi. Advokāti jums noteikti palīdzēs. Atšķirība tātad starp advokātu un juristu ir tas, ka advokāts, ja tā ir persona, kas ir nokārtojusi eksāmenu un kuru sastāv zvērnāta advokātu kolēģijā. Advokāts, viņš ir persona, ja, kas ir atbildīga par sniegto juridisko palīdzību. Tātad advokātu padome izskata visus jautājumus vai sūdzības saistībā ar advokāta iespējamo rīcību, un advokāts ir arī disciplināri atbildīgs. Ja mēs runājam par juristiem, juristi par sniegtajām konsultācijām nekādu atbildību nenes. Ja, tas ir vienkārši pašnodarbināts personas, kā viņi izprot, tā attiecīgi cilvēks sniedz konsultācijas. Bieži vien advokāts saskarās ar to, kā cilvēkam ir sniegta nepareiza juridiskā palīdzība, un bieži vien tas ir par pamatu, kāpēc cilvēks zaudē tiesā savu lietu, tikai tāpēc, ka procesuāli nepareizi sastādīta dokumenti. Ja, bet, diemžēl, cilvēks nevar nekur iet un sūdzēties. Nevajag baidīties no neatrisinātām problēmām. Pārliecinoši veikt pirmo soli palīdzēs juridisks padoms un praktiska advokāta palīdzība. Profesionāls jurists spēs atrisināt pat šķietami bezcerīgu situāciju. Viņa pārliecība un mērķtiecība palīdzēs paveikt to, kas jums pašam nebija pa spēkam. Lielākā daļa Latvijas advokāti sniegs juridiskas konsultācijas, kas būs bezmaksas, kas ir paredzētas gan fiziskam, gan juridiskam personām. Ļoti lielā arī ir tiesība, ļoti daudz ir tiesība jomās, kuras tiks sniegtas konsultācijas, sākoties no civiltiesībām, krimināla tiesībām, administratīvām. Tajā pašā laikā gan patērētāja, gan konkurences tiesības tiks sniegtas tās konsultācijas. Plašākais konsultāciju saraksts var atrast advokatūras mājaslapā, advokatūra LV. Ja jums ir neatrisināta problēma un nepieciešama juridiska konsultācija, sazinieties ar jebkuru advokātu no šī saraksta un pierakstieties uz vizīti. Lai bezmaksas konsultācija noritētu produktīvāk, nosūtiet materiālus un dokumentus jau laicīgi. Dokumentu drošība un jūsu anonimitāte ir garantēta. Vairāk nekā 200 miljoni sieviešu visā pasaulē cieš no urīna nesaturēšanas. Pēc padoma vērsāmies ārstes Nelijas Lietuvietes privātajā praksē. В частную практику врача-гинеколога Неллия Летувите, который является главным врачом гинекологической клиники Восточной больницы. Как часто вы в своей Cik bieži jūs saskaraties ar šo problēmu? Es daudz nodarbojos ar šo problēmu savā privātajā praksē. Šo problēmu var izsināt gan operatīvā ceļā, gan konservatīvi. Bieži pievēršas arī citi speciālisti. Šāda problēma biežāk ir vecāka gadagājuma sievietēm pēc 50 menopauzes laikā. Vai ar to ir saistītas arī seksuāla rakstura problēmas? Nešaubīgi sievietes no tā cieš un kautrējas no tā. Viņiem ir izjaukta vaginas mikroflora. Funkcionāli un psiholoģiski viņu seksuālā dzīve ir ierobežota. Микрофлора влагалища, потому что все время там выделяется моча. И функционально полноценная seksuālā жизнь ограничена. Vai sieviete var cerēt, ka šī problēma pāries pati no sevi? Nekādā gadījumā. Nevajag nodarboties ar pašārstēšanos. Pēc iespējas ātrāk vajag vērsties pie speciālista.
Kādas profilaktiskās metodas eksistē? Galvenais ir fiziska aktivitāte jau no jaunības gadiem. Dārgās televīzijas skatītājas, neliedziet sev pilnvērtīgu dzīvi. Лечение уже оказывается намного серьезнее, оперативное. Есть много других методов лечения, я даже сказала бы профилактики. Конечно, самое главное – это всегда физическая нагрузка, физические тренировки с малолетнего возраста. Дорогие зрительницы, обращайтесь вовремя за консультациями к специалистам. Не лишайте себя полноценной жизни. Всего вам хорошего! Latvijā tiek ražoti daudz efektīvu preparāti, un bieži vien mēs ļoti maz zinām par to, kā tie iedarbojās. Tāpēc mēs studijā aicinājām doktoru Ozoliņu, un viņš pastāstīs mums par tiem preparātiem, ko mēs šeit redzam. Es sākšu ar šo grupu, kas ir pirmās palīdzības līdzeklis aerosols Comsi, ko nosacīt varētu salīdzināt kā ar ugunsdzēšamo aparātu. Ideja šeit ir tāda, ka jo ātrāk mēs viņu pielietojam, jo ātrāk viņš mums palīdz un ātrāk palīdz izvairīties no dažādiem ādas bojājumiem un to sekām, kas ir neizbēgami šad tad sadzīvē rodās. Apdeguma gadījumos? Jā, piemēram, arī apdeguma gadījumos. Bieži gadās sīki sadzīviski apdegumi, piemēram, pie plīts, vai arī saules apdegumi, jā, vai kaut kur, tagad cilvēki ļoti daudz grilē gaļu, pie oglēm, pie grila, jā. Un šādi tādi sīki apdegumi pirkstu vai roku notiek, ja? Un tad svarīgi sniegt ļoti ātri pirmo palīdzību. Ir vēl daudz dažādi citi ādas bojājumi, kur arī var šo līdzekli izmantot. Losjons Comsi tiek lietots arī saules apdegumu, ādas nobrāzumu, kukaiņu kodumu, ādas niezes, izgulējumu un ieaugušu nagu gadījumos. Preparāts ir efektīvs pret smaganu un mutes gļotādas iekaisumiem, zobu sāpēm. Ir arī Comsi ziede. Comsi ziede būtu jau tādu vecāku bojājumu dziedēšanai un ādas mīkstināšanai, vai arī, piemēram, tagad ziemā aktuāli ir lūpu plīsumi un lūpu sausums. Īsumā varbūt par amikos aerosolu. Tas ir antibakteriāls un precēnīšu līdzeklis ar tādu pamatpielietojumu pēdu aprūpē, lai mazinātu pēdu svīšanu, iznīcinātu tās sēnītes, kas dzīvo pēdās, un dažreiz rada arī šo nepatīkamu aromātu. Ja? Tātad pēc pēdu nomazgāšanas 2 reizes dienā mēs uzpūšam šo aerosoliņu, un tādā veidā šīs problēmas tiek novērstas. Krēms un losjons Amicos ir efektīvs, dziedējot pirksts starpu plīsumus, sejas ādas apsārtumus, bojātos nagus, un tas dara arī ādas infekciju profilaksei. Saaugstēšanās gadījumos var ieteikt priežu krēmu Avepin. Tas ir pilnīgi dabīgs produkts, veidots no jauno priežu dzinumiem, no rapšeļas un bišu vaska. Ja? Viņam ir viegli sildoša, asinsvadu paplašinoša iedarbība. Mēs ierīvējam intensīvi krūšu zonu, muguras zonu un pēdas. Un mēs uzliekam siltas vilnas zeķes, apsedzam ar segu un pamostamies veseli. Pamostamies iespējams veseli. Krēms Avepin tiek lietots kāju un roku pirkstu tirpšanas gadījumos, sāpošu vai pārslogotu locītavu un muskuļu dziedēšanai, kā arī pret sprandas sāpēm un ādas apsaldējumiem. Šādos gadījumos krēmu Avepin vajag intensīvi ierīvēt sāpošajā vietā. Lai mīkstinātu ādu, krēmu plānā kārtā viegli uzklāj sausai ādai. Masāžas nolūkā izmanto muskuļu, locītavu un nervu ierīvēšanai. Krēms Avepin mazina spriedzi un uzlabo gara stāvokli. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā atbrīvoties no stresa, nervu saspringuma vai sliktas pašsajūtas, ir masāža. Tā ir nepieciešama visiem pieaugušajiem bērniem un sirmgalviem. Pirmkārt, masāža nepieciešama veseliem cilvēkiem kā profilaktisks līdzeklis un labas pašsajūtas garants. Un vēl jau vairāk, ja ciešat no muguras, galvas sāpēm vai osteohondrozes. Masāžista profesija ir atbildīga un prestiža. Masāžas speciālists perfekti pārzina cilvēka ķermeņa anatomiju un prot ar to apieties. Tukumā dažādus masāžas veidus piedāvā Laindota Kārkliņa. Pēc medicīnas skolas absolvēšanas 1991. gadā viņa jau 4 reizes veikusi profesionālo certifikāciju.
Ir milzum daudz masāžas veidu, kurus praktizē masāžiste. Tie dod satriecošu efektu. Asinis sāk cirkulēt ātrāk, katrai organisma šūnai piegādājot skābekli un vērtīgas vielas pretī savācot toksīnus. Audi tiek bagātināti ar skābekli, un jūs sajūtat nelielu vājumu, it kā būtu ieelpojis kalnu gaisu. Vienkārši skābekļa asinīs ir vairāk. Arī smadzenēs tādējādi aktivizējas ne tikai fiziskie, bet arī domāšanas procesi. Pēc relaksējošas vai ārstnieciskas masāžas kursa nevajag aizmirst par fiziskajiem vingrinājumiem un aktīvu atpūtu. Šādu padomu Laindota Kārkliņa vienmēr dod saviem pacientiem. Iepriekš pierakstoties, masiere praktizē arī Rīgā. Ar kāju svīšanu sirkst gan vīrieši, gan sievietes. Formas tērpā tērptā cilvēka vīrišķīgais izskats vai sievietes vieglā gaita vienā acu mirklī zaudēs savu burvību, kad viņi novilks apavus. Pret šo kaiti ir efektīvs līdzeklis. Neatkarīgi no tā, kāda ir uzstādīta diagnoze, ja mēs runājam par pēdas, ādas vai nagu problēmām, visbiežāk rekomendācijās pirmajā vietā es ierindoju apavu dezinfekciju. Ja tā ir sēnīšu ādas vai nagu patoloģija, mikrobu patoloģija, nav vērts uzsākt ārsteišanu, nelikvidējot infekcijas perēkli. Apavu dezinfekcija ir pasākums numur 1, jo apavi ir infekcijas avots. Ikdienu velkot apavus, mēs inficējam tos, un pat ja mēs veiksim sekmīgu ārsteišanas kursu, atkal uzvelkot nedezinficētus apavus, mēs reinficējamies. Pastāv līdzekļi pulverīšu formā, piemēram līdzeklis borozins. Izmantojot to apavu dezinfekcijai, mēs panākam uzreiz vairākus mērķus. Pirmkārt, mēs dezinficējam apavus. Borozinam ir pret sēnīšu, pret mikrobu plaša spektra iedarbība. Neatkarīgi no tā, kas ir izsaucis patoloģiju, mēs panāksim mērķi. Otrkārt, borozins mazina pēdas svīšanu, tātad mēs likvidējam pārmērīgu svīšanu un nepatīkamu aromātu. Vēl viena borozina priekšrocība ir tajā, ka lietojot to, mēs pakāpeniski samazinām sausās tūznes, ja tādas ir, jo tā sastāvā ietilpst salicilskābe. Мы добьемся цели, мы продезинфицируем обувь. Во-вторых, у борозина есть свойство снижать потоотделение стопы. Да? А следовательно, мы ликвидируем избыточное потоотделение и, как следствие, неприятный запах. Еще одно, третье преимущество борозина, что применяя этот порошок, постепенно мы уменьшаем натоптыши, если таковые имеются, да? Потому что в состав борозина входит салициловая кислота. Galvenais apavu kopšanas noteikums nenēsāt tos katru dienu. Apavus ir jāmaina vismaz vienu dienu izlaižot, dot iespēju atpūsties un nožūt, lai neradītu baktēriju vairošanās vidi. Ja runa ir par darba apaviem vai dārgiem speciāliem apaviem, makšķerēšanai, medībām vai kalnu kāpšanai, diez vai katram atradīsies rezerves pāris. Šajos gadījumos pulverveidīgais borozins ir neaizstājams līdzeklis. Pulveris borozins ir aktuāls cilvēkiem, kas regulāri nodarbojas ar sportu, jo atstāt atpūsties sporta apavu pāri ir problemātiski. Lai kāds nebūtu ādas stāvoklis svīšana, zināms, ka treniņa beigās iekšpusē apavi ir mitri. Sportistiem borozins arī ir izvēles preparāts. Par borozina labu reklāmu var kalpot tas, ka jau vairāk nekā 10 gadu Latvijas armijas kontingentam, kas dodas uz valstīm ar karstu klimatu, iegādājas šo pulveri. Pēdu saslimšanu ārstēšana ir daudz дорого par профилаксу. Может служить то, что уже больше 10 лет латвийская армия для контингента, которого она отправляет в жаркие страны, приобретает этот порошок, поскольку лечение заболеваний стоп гораздо дороже, нежели профилактика. Borozina lietošanas instrukcija nav sarežģīta. Sadaliet uz pusēm vienas paciņas saturu starp labo un kreiso kurpi, zābaku vai sporta apaviem. Labāk to darīt no rīta pirms apavu uzvilkšanas. Dariet to katru dienu 5 dienas pēc kārtas. Borozins labi uzsūcas caur zeķiem un ilgstoši saglabā savas aizsargspējas. Pēc apavu 5 dienu apstrādes šīs īpašības saglabājas vairākus mēnešus. Borozins tiek pārdots Latvijas aptiekās. Runā, ka tieši franči velti ēdiena niansēm, skaistumam, garšas saskaņai un smaržai tik lielu vērību. Franču virtuve ir izsmalcināta un tāpat laikā demokrātiska. Tajā ir liels daudzums gaļas, zivju, veģetāro ēdienu, liela mērču dažādība.
Ir pietiekams daudzums desertēdienu un dzērienu, jo īpaši vīnu. Visparastākie produkti ēdienos savienojas ar eksotiskajiem. Francijas gastronomiskais stūrītis ir arī Latvijā. Tas ir restorāns Ratatouille. Ik nedēļu te tiek piegādāti vissvaigākie produkti no Francijas un citām Eiropas valstīm. Franču restorāna Ratatouille elegantajā atmosfērā pie izsmalcināti klātiem galdiem jūs noteikti jutīsieties ne tikai paēdis, bet arī laimīgs. Bauda kā dzīves sastāvdaļa, tā ir franču gardēžu filozofija. Šefpavārs Žans Marks Bordenēvs pilnībā atbalsta šo pasaules uzskatu. Restorāns atvērts darbdienās no 17 līdz 23, bet brīvdienās no 12 līdz 23. Mājās ēdējiem piedāvājam ēdienu līdzņemšanai. Laipni lūdzam franču restorānā un bon appetit! Kādu dāvanu labāk izvēlēties – praktisku vai glītu? Protams, ka tādu, kura atbilst abiem kritērijiem. 100 idejas tev un tavai mājai jūs atradīsiet veikalā ar analoģisku nosaukumu. Oriģinālas dāvanas izvēle nav pats vieglākais uzdevums. Iegriezieties veikalā 100 idejas tev un tavai mājai. Šeit jums palīdzēs atrisināt šo problēmu. Katra lieta, ko jums piedāvā veikalā 100 idejas tev un tavai mājai, var kļūt par patīkamu pārsteigumu. Sievietes parasti sevišķi pievērš uzmanību traukiem un virtuves tehnikai. Sezonas jaunums ir bambusa dvieļa. Bambus ir antibakteriāls, tāpēc arī mitram dvielim nedraud pelējums, baktērijas un citas nepatīkamas lietas. Labs palīgs virtuvē būs mazā sadzīves tehnika. Silikona trauki – tā ir 21. gadsimta tehnoloģija. Tajos gatavoti visparastākie ēdieni, garšos kā kaut kas jauns un neparasts. Vēl viens jaunums ir no vācu zīmola Nurdie. Tās ir zeķes un zeķu bikses, kuras būs ideāli piemērotas sportošanai, pastaigām un arī mājas solim. Audumā ir iestrādātas ar sudrabu jonizētas šķiedras, aloja vilna un kokvilna. Vēl veikalā 100 idejas tev un tavai mājai var iegādāties firmas Čibo kvalitatīvu sporta un ikdienas apģērbu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Patīkams pārsteigums pircējiem. Visām precēm 40% pavasara atlaide. Katrai sievietei piemīt individualitāte, kuru ir vērts izcelt ar oriģinālām rotām. Autoru darinājumi tas ir viens no pašizteiksmes veidiem, spilgts pielikums jūsu neatkārtojamām stilam. Veidot bižutēriju ar savām rokām nav nemaz tik sarežģīti. Vienkāršām rotām jums būs nepieciešamas vienkāršas iemaņas, kuras varēsiet apgūt pie meistariem kompānijas Dabarsel rīkotajos kursos. Tas ir veikals bāze visiem, kuri aizraujas vai profesionāli nodarbojas ar rotu veidošanu. Te jūs varēsiet nopirkt polimēros mālus, kā arī kvalitatīvus instrumentus un izēvielas jebkurai gaumei no dažādiem materiāliem, visdažādākajām krāsām neatkārtojamas bižutērijas veidošanai. Līdz ar veikala telpu paplašināšanu tā piedāvājums papildināts ar dažādu krāsu, resnuma un faktūras diegiem, adīšanai dažāda platuma, krāsainām lentām. Ieejot veikalā, grūti to pamest tukšām rokām. Cēlo akmeņu cienītājiem par neatkārtojamas rotas lietas veidošanas materiālu var kļūt dabīgie pusdārgakmeņi vai upes pērles. Rokdarbnieces piesaista neatkārtojamais Svarovski akmentiņu un pērlīšu spīdums. Veikala profesionālās rokdarbnieces gatavas palīdzēt ne tikai ar padomu, bet arī ar līdzdalību rotas veidošanā. Nevajag satraukties, ja jūsu iemīļotā rotas lieta ir salūzusi. Rokdarbnieces turpat nomainīs slēdzīti, pieliks trūkstošo detaļu un pārveidos izstrādājumu ar jauniem risinājumiem. Kā papildinājums jūsu rotaslietai derēs dažādi piekariņi, kuloni, bet spilgtas brošas dos ekstravaganci pat visnecilākajam tēlam. Dāvanai noderēs dažāda dizaina kaklerotas, rokas sprādzes, oriģināli pulkstenīši, gredzeni, izstrādājumi no Svarovski, kā arī šalles. Pirkumus jūs saņemsiet dāvanu kārbiņā vai spilgtā maisiņā. Ar pilnu preču uzskaiti var iepazīties kompānijas interneta veikalā www.perlotava.lv.
Jebkurš no mums ikdienu lieto santehniku. Izlietne, pods, bidē – tie ir ne tikai funkcionālas nozīmes priekšmeti, bet arī jebkuras vannas istabas interjera pamatelementi. Oriģināls santehnikas dizains padarīs jebkuru vannas istabu stilīgu un neatkārtojumu. Unikālais elitārās santehnikas sortiments, kas pieejams veikalā SB, spēs apmierināt paša prasīgākā klienta vēlmes. Savas eksistences laikā kompānija sevi pierādījusi kā uzticamu partneri, kurš piedāvā augstas klases produkciju. Mēs Latvijas tirgū piedāvājam tādus zīmolus kā Kerasan, AET, Kermī. Visi tie nāk no oriģināli izgatavotāju rūpnīcām. Tas nav tā, ka jums piedāvā vācu preci, kura īstenībā ražota Ķīnā. Производится оригинально в заводах-изготовителях. Это не то, что очень часто предлагает вам типа немецкий товар, да, и получается то, что он произведен в Китае, да. Santehnika Kerasan ir ne tikai praktiska, bet arī atbilst augstām estētiskajām prasībām. Izlietnēm, podiem un bidē ir pārdomāta forma un konstrukcija, tie ir ergonomiski un komfortabli. Itāļu kompānija AET santehnikas apdarē izmanto grafiskus ornamentus, speciāli izstrādātu spērļu platīna, zelta vai vara krāsas pārklājumus. Izlietņu silueti veido dabīgas viļņveida formas, to glancētā virsma mirgo un atspīd. Abu ražotāju produkcija satur ķīmisku talku, kurš atgrūž aplikumu un ūdens daļiņas, kuras satur dzelzi, tāpēc šī santehnika ir viegli kopjama. Veikalā SB ir plaša retro stila vannas istabas piedaruma un trauku izvēle. Ir pieejama ne tikai klasika, bet arī mūsdienīgi izstrādājumi, kuri greznoti ar Svarovski kristāliem, kā arī ūdensmaisītāji ar 24 karātu zelta vai platīna pārklājumu. Un vēl ekskluzīvi itāļu dizainera Jamesa De Marco radiatori. Veikala SB sortimentā ir dušas kabīnes ar granīta grīdu, tvaika pirti televizoru un iestrādātu mājas signalizāciju. Kermijas stikla duškabīnes durvis atšķiras no citām ar savu lielisko dizainu, izcilajiem tehniskajiem parametriem, formu un konfigurāciju daudzveidību. Esam zīmola Kermija ekskluzīvais izplatītājs Latvijas teritorijā, sākot ar siltajām grīdām un visu, kas attiecas uz to automātiku. Piedāvājam dušas kabīnes un radiatorus, kuri 2012. gadā ieguvuši labākā siltumtehnikas izgudrojuma balvu. Касается душевой кабины, это касается радиаторы, которые имеют приз 2012 года, да, как самые лучшие изобретения тепловой техники. Modernie elitārie vannas istabas radiatori lieliski iederēsies urbānajā stilā. Tas var būt stilīgs panelis spilgtās krāsās, harmoniski saskaņots ar sienu toni. Kvalificēta profesionāļu komanda palīdzēs klientiem veikt vajadzīgos aprēķinus un izvēlēties dizaina risinājumus. Uzņēmums SB ir Baltijā vienīgais ekskluzīva Eiropas santehnikas zīmola izplatītājs, pie tam piedāvā ļoti pievilcīgas cenas. Pilns produkcijas klāsts apskatāms uzņēmuma mājaslapā. Pastāvīgi augot elektroenerģijas un gāzes cenām, cilvēki biežāk aizdomājas par ieekonomēšanu uz apkures rēķina. Visbiežāk siltuma noplūde notiek caur logiem, tāpēc parasto logu nomaiņa pret siltumenerģiju aizsargājošiem logiem rada iespējas ievērojami samazināt apkures izmaksas. Uzņēmums Salūts piedāvā plašu plastmasas logu un durvju izvēli. Человек, который приобретает у нас продукцию. Cilvēks, kas pie mums iegādājas produkciju, turpmāk par mājas vai dzīvokļu apkuri maksās daudz mazāk. Намного ниже. Mūsdienīgus plastikāta logus ražo no polivinflorīda. Tas ir ekoloģiski tīrs produkts, kas neapdraud cilvēka veselību, tāpēc plastikāts ir ideāli piemērots ne tikai dzīvokļiem, oficiem, vasarnīcām, bet arī bērnistabām un ārstniecības iestādēm. Loga profils – tas ir plastikāta korpus, kurās ievietotas sienas, veidojot gaisa kameras nodrošina siltuma un trokšņa izolāciju. Unikāls firmas Salūts piedāvājums ir oriģināla logu profila sistēma. Mēs izceļamies ar to, ka esam vienīgā firma Latvijā, kas taisa logus ar 180 grādu pagriezienu. Šie logi ir paredzēti Skandināvijas valstīm. Разворотные на 180 градусов. Это конкретно окна, предназначенные для скандинавских стран. Повторяю, что ни одна фирма в Латвии этого не делает.
Vēl viena šo logu priekšrocība ir tā, ka tos ir viegli mazgāt, pagriežot par 180 grādiem. Divus zaķus vienlaicīgi noķert palīdzēsim ar daudzfunkcionālajiem logiem, kam ir žalūzijas pret sauli un siets pret kukaiņiem. Logi var būt ne tikai baltā, bet arī jebkurā citā krāsā, kā arī ar cēlkoka faktūras imitāciju. Uzņēmums piedāvā oriģinālas idejas, iestiklojot lielu platību telpas. Firma Salūts piedāvā bezmaksas meistara izbraukumu uz objektu, veco konstrukciju demontāžu un speciālistu konsultāciju. Vannas istabas interjeram ir jāapvieno ērtība, praktiskums un, protams, ir jāpriecē acis. Vienlaicīgi gan dara atcerēties par sava naudas maka iespējām. Veikalā Simba priecēja zemās cenas, īpašie piedāvājumi un liela santehnikas aprīkojuma izvēle. Padariet vannas istabu maksimāli funkcionālu. Mēbeles var iegādāties gatavā komplektā, kur ietilpst izlietne, skapis ar atvilknēm, sienas skapis un skapis penālis. Var arī izvēlēties moduļu mēbeles, kas ļauj pašiem vai ar dizainera palīdzību izveidot vannas istabas dizainu. Vannas istabas vai virtuves interjers var būt vienmēr aktuālajā klasiskajā stilā. Smalkas līnijas un detaļas. Priekšroku dodat modernajam stilam. Tad realizējiet dzīvē mūsdienīgas dizaina tendences. Lai jūsu vannas istaba kļūst krāšņa kā Brazīlijas karnevāls, ielieciet interjera pamatā nesavienojamības principu, dažādus nestandarta formas materiālus. Papildināt un atsveidzināt vannas istabas interjeru var ar tādu jūras viļņu, zilās krāsas, smilts un citu nokrāsu. Mūsdienu dušas kabīnes ir daudzfunkcionālas. Tā var būt ne tikai parasta dušošanās, to var pārvērst arī par veselīgu procedūru. Hidromasāža paceļ tonusu, veicina vielmaiņas procesus organismā, turku pirts noņem nogurumu pēc darba dienas. Aromaterapija un FM radio uztvērējs papildinās komfortu un labsajūtu. Telpu palīdzēs ietaupīt vanna un duškabīne 2 vienā. Ir arī aktuāli veikala Simba dušas kabīņu dažādu aprīkojumu speciālie piedāvājumi. Mājīgi ir tad, ja tajā ir silti. Veikalā Simba termoventilatori maksā sākot no 3 latiem. Bez tam šeit ir liels bērniem domāto piedarumu instrumentu un plašs santehniskā aprīkojuma klāsts. Bezmaksas autostāvvieta ļaus nesteidzoties iepazīties ar preču klāstu un saņemt pārdevēju konsultāciju. Kam gan negribas justies silti savā mājoklī un maksāt par apkuri mazāk kā ierasti? Kā tas iespējams? To zinās pašmāju uzņēmums RB&B būve. Šobrīd uzņēmums piedāvā dažādu veidu dabīgas izcelsmes siltumizolācijas materiālus. Kāpēc mēs viņus piedāvājam? Jo pateicoties laika maiņām, ceļās ar vien vairāk energoresursu izmaksas, ieskaitot degvielu, mēs esam ievērojuši. Tāpatās arī citu gadu paliek augstākas ziemas, pateicoties tam, cilvēks sāk domāt par tekošām izmaksām, kas notiek mājā. Lai samazinātu tekošās apkures izmaksas, uzņēmums piedāvā ēku siltināšanu ar ekoloģisku materiālu. Uzņēmums ir izstrādājis materiālu gan ar vietējo būvfiziku un tāpatās ārzemju būvfiziku speciālistiem. Materiāli, kas ideāli atbilstu Latvijas klimatiskiem apstākļiem. Materiāls tiek ražots tepatās blakus kaimiņu valstī un saucās RBB ekovati. Ēkās, kas ir siltinātas ar ekovati, nav nepieciešams lietot celtniecības plēvis, lai novadītu kondensātu, jo materiālam piemīt dabīga mitruma regulācija. Ekovate aizkavē arī uguns iekļūšanu ēkā, paaugstinoties temperatūrai, tā sastāvā esošā viela baroks izdala ūdeni, līdz ar to materiāls kļūst ugunsizturīgs un vienlaicīgi aizsargā ēkas koka konstrukcijas. Ekovate ir ērti un ātri ieklājama horizontālās, vertikālās un slīpās virsmās, aizpildot visas spraugas un nodrošinot lielisku siltumnoturību. Izmantojot ēkas siltināšanas metodi ar ekovati, jūs panāksiet ekoloģiski tīru, kvalitatīvu un veselībai nekaitīgu siltinājumu, dabīgu telpas mitruma regulāciju. Ziemā mājā būs patīkami silts, bet vasaras mēnešos māja saglabās patīkamu vēsumu, iegūsiet teicamu skaņas izolāciju. Pie tam jūs būtiski samazināsiet rēķinus par patērēto siltumenerģiju.
Papildus dizainiski jauninājumi un speciālā komplektācija ir padarījuši pilsētas autobusu Solaris Urbino par pirmās klases servisa transporta līdzekli. Poļu kompānija Solaris Bus Coach ir Olzevsku ģimenes uzņēmums. Kopš tā dibināšanas pirms 20 gadiem uzņēmumu vada visi ģimenes locekļi, vīrs, sieva un tagad arī bērni. Kompānija ražo zemo grīdu autobusus, trolejbusus un tramvajus, starppilsētu autobusus, elektrobusus un hibrīda autobusus, kā arī metro vagonus. Tuvākie plāni ir ražot elektrovilcienus. Polijas rūpnīcās ir nodarbināti 2500 cilvēku. Kompānijas produkcija nonāk 28 pasaules valstīs, tā skaitā Latvijā. Pa mūsu ceļiem brauc zemo grīdu trolejbusi un autobusi, starppilsētu un speciāli aprīkotie busi. Solaris sadarbojas ar Latvijas donoru centru. Klientu servisu Latvijā realizē oficiālais poļu firmas pārstāvis Solaris Bus Coach Latvija. Mūsu valstī jau iegādāti 200 šīs firmas autobusi un trolejbusi. Kāds ir uzņēmuma veiksmes noslēpums? Mūsu simbols ir taksīts, suns zaļā krāsā. Simbols ir nācis no zemās grīdas autobusiem, trolejbusiem, zemās grīdas transporta kā tāda, tāpēc arī tas simbols mums nāk visur līdzi. Uzņēmums ar katru klientu strādā individuāli, ņemot vērā visas pasūtītāja prasības un vēlmes. Latvijas tirgu ir ne tikai plašs automobīļu, bet arī citu transporta līdzekļu, velosipēdu, motociklu, kvadrāciklu, motorolleru un mopēdu piedāvājums. Ir sākusies velosipēdu un motociklu sezona. Atliek vienīgi izvēlēties īsto braucamrīku. Lai veiktu attaisnotu pirkumu, jāplūko visas konkrētā piedāvājuma priekšrocības. Pirmkārt, tas ir milzīgais sortiments, kādu var nodrošināt tikai Zolīda firma. Otrkārt, piedāvātie visiem labi zināmie zīmoli un galvenais – konkurētspējīga cena. Firma Vigo Moto piedāvā kvadriciklus, motociklus, bērnu kvadriņus, bērnu mocīšus. Ražo Ķīnā, bet neskatoties ne uz ko, mazais puika jau braukā ar kvadriciklu jau 5 gadus. Ja, un bez kādiem remontiem. Tā kā atbraucot pie mums uz Šaka 56, jūs varēsiet iegādāties visu nepieciešamu, kas ir aktīvai atpūtai. Vigo Motors firmas veikalā Čaka ielā 56 ir arī liels velosipēdu un trenažieru piedāvājums. Lai iegūtu labu sportisko formu, gan velosipēdistam, gan baikerim būtu vērts pasvīst trenažierī. Pat nelielas investīcijas savā mājas sporta zālē daudzkārtēji atmaksāsies uz ceļa. Uzņēmuma grupai Faro Group jau vairāk kā 10 gadus Latvijas tirgū ir uzticamas un stabili strādājošās kompānijas reputācija. Uzņēmuma apvienībā Faro Group, darbojoties jau 10 gadus Latvijas tirgu, ir iegūsi stabilas, drošas firmas reputāciju. Tās 3 firmas – Faro IG, Faro Packing un Faro Service – nodrošina materiālu un iekārtu piegādi rūpniecības un pārtikas uzņēmumiem ar pēcpārdošanas apkalpošanu. No 90. gadu beigām Faro IG piegādā Latvijas rūpniecībai Henkel markas līmes. Plašs šo produktu klāsts tiek lietots kokapstrādē, mēbeļu ražošanā, taras ražošanā, plastmasas un stikla pudeļu uzlīmēm poligrāfijas rūpniecībā. Faro Packing specializējas iepakošanas iekārtu un materiālu piegādē. Tie ir automātiskie un pusautomātiskie vakuma aparāti, vertikālās un horizontālās flow-pack tipa mašīnas, kad plēves iesāņojums formējas apkārt produktam, termosarukuma aparatūra, etiķešu drukāšanas un līmēšanas sistēmas, produkcijas marķēšana. Piedāvā arī iesāņojumu big-in-box konvejera sistēmas, iekārtas iesāņojuma palikņu ietīšanai plēvē, produktu dozēšanas iekārtas. Faro Packing nodrošina visu veidu iekārtas ar iesaiņojumu materiālu un tilpumiem. Firma Faro Service ir dibināta, lai nodrošinātu piegādāto iekārtu garantijas un pēcgarantijas servisa apkalpošanu. Tas ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas klientiem nodrošina pilnu servisu, remontu un iekārtu modernizāciju 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Pilna informācija firmas mājaslapā www.farogroup.lv.
Visplašākajam lietotāju lokam paredzēts uzņēmuma materiāli jaunums – bornits smēres, emulsijas un bituma lentes. Bornit materiāli ir sevišķi pieprasīti nelielu asfaltētu laukumu gājēju celiņu iekšpagalmu remontam, respektīvi tad, kad smago ceļu tehniku ir nerentabli izmantot. Mūsu jaunais materiāls ir domāts, lai remontētu asfaltu, lai vecu asfaltu, es gribētu tā teikt, padarīt par jaunu, sakopt viņu virsmu, lai sakoptu asfalta ūdens necaurlaidību. Mēs varam aiztaisīt ar šiem materiāliem asfaltā bedrītes, mēs varam aiztaisīt asfaltā poras, mēs varam asfaltu vizuāli sakopt, lai viņš smuki izskatās. Gatavā bituma masa Bornit Asfalt Top piemērota asfalta atjaunošanai ar plānu 30 mm vai 10 mm slāni. Asfaltā vai betonā radušās plaisas var aizpildīt ar speciālu hermētiķu uz polimēru bituma bāzes un iegūt augstu noturību gan augstās, gan zemās temperatūrās. Dažāda veida gan karstā, gan augstā pielietojama Bornit masas izmanto ceļu seguma bedrīšu remontam. Speciālas Bornit masas ir ideālas savienojuma vietu aizpildīšanai starp diviem asfalta segumiem. Nevelti Bornit materiālus sauc par ceļu būves kompasu. $22 gadus Modris Bērziņš savā darbnīcā no granīta izgatavo neatkārtojamas figūras. Granīts, pateicoties tā augstajām estētiskajām un praktiskajām īpašībām, kā rotājums ideāli iedaras ainavas dizainā. Meistari akmeņkaļi veiksmīgi savieno formas, krāsas un faktūru. Individuālā pasūtītāja pašas oriģinālākās idejas figūru izskatā var īstenot dzīvē no neapstrādāta, bet tikai ar smilšu strūklu attīrīta dabīga akmens. Strūklakas un skulptūras no granīta – teicams veids, kā noformēt dārzu, lai tas pārvērstos izsmalcinātā parkā. Bez tam var izgatavot oriģinālas pusdienu grupas no pulēta granīta, kuras sastāv no galda, krēsliem vai soliem oriģinālās vai klasiskās formās. Nemazu daļu no pasūtījuma akmeņkaļu darbnīcā veido memoriālo izstrādājumu izgatavošana. Meistari izgatavo dažādu sarežģītības pakāpju un cenu kategorijas pieminekļus no vienkāršiem līdz pašiem ekskluzīvākajiem. Standarta paraugus var papildināt ar dažāda veida uzrakstiem, portretiem un dekoratīviem elementiem, vai arī pasūtīt pieminekli pēc individuāla zīmējuma. Darbnīcas darbinieki nogādās un uzstādīs pieminekli paredzētajā vietā. Augsta uzticamība, kvalitāte un ilglaicība pieminekļiem ir garantēta. Baletā bez jebkādiem vārdiem var saskatīt vēsturi, dramaturģiju un varoņu attiecības. Dejotāji kā statuetes muzikālajā lādītē ir graciozi un izteiksmīgi. Tikai tie, kuri izceļas ar lielu pacietību, stipriem nerviem un noturīgu psihi, kļūst par baleta māksliniekiem. Katrs no Rīgas koreogrāfijas vidusskolas absolventiem sapņo kļūt par baleta zvaigzni. Pēc veiksmīgas centralizēto eksāmenu nokārtošanas bijušie skolēni iegūst vidējās profesionālās izglītības diplomu ar kvalifikāciju baleta mākslinieks. Kas gaida topošo baleta dejotāju? Skola dod ļoti daudz iespēju mūsu audzēkņiem. Pirmkārt, mūsu audzēkņi pēc skolas beigšanas var sākt darbu, profesionālu dejotāju darbu Latvijas Nacionālā operā. Bez šīs iespējas mūsu skolas absolventi var startēt jebkurā akadēmiskā teātrī, baleta teātrī visā pasaulē. Vairāk nekā 75 gadus skola iepazīstina mācekļus ar klasiskās dejas brīnumu pasauli. Šeit lepojas ar absolventiem, kas kļuvuši par ievērojamiem baleta solistiem un ir iegūši pasaules slavu – Māris Liepa, Mihails Barišņikovs, Haralds Ritenbergs, Zita Ersa un daudzi citi. Jaunajiem dejotājiem palīdz profesionāli pedagogi ar lielu pieredzi un vēlēšanos nodot savas dejas mākslas zināšanas. Kad mājdzīvnieku piemeklēs slimība vai trauma, tā saimnieks ir gatavs uz visu. Nelaime var piemeklēt jebkurā brīdī, kur lai meklē palīdzību. Mūsu ambulancē nodarbojamies ar mazo dzīvnieku ārstēšanu, profilaksi, veicam vakcinācijas ar tādu īpašu ievirzi dažādu veidu ķirurģijās. Slimību profilakse ir labākais veids, kā pagarināt jūsu mīluļa mūžu. Labāk veikt saulaicīgu poti, nekā pēc tam mēnesi ārstēties no vīrusa izraisītas saslimšanas.
Ne jau katrā vetklinikā ir sastopams speciālists homeopāts vai dzīvnieku oftalmologs. Ambulance Toto aicina kaķu un suņu īpašniekus jūlijā laicīgi pierakstīties pie šiem speciālistiem. Būtiska nozīme ir pareizai barības izvēlei. Dzīvniekiem ar jutīgu kuņģi, aknu vai nieru problēmām nepieciešama speciāla barība. Ambulances Toto veikalā ir šāda profesionāla pārtika. Veterinārās klīnikas Toto priekšrocība ir tā, ka praktiski visus pakalpojumus, tā skaitā vakcināciju, čipošanu, informāciju par dzīvnieku ieviešanu dažādās valstīs, lielu vitamīnu un profesionālo barību sortimentu iespējams saņemt vienā vietā. Rūpēsimies par saviem mīluļiem saulaicīgi un pareizi. Vai mūs nākamajās 7 dienās aizsargās zvaigznes? Jautājums plantologam Aleksandram Sokolovam. Labrīt! Sagaidījām mēs jau maija sākumu, kad vesela grupa pozitīvu aspektu izveidojās un kompensē ļoti saspringtu citu konfigurāciju, kuru astrologi sauc par lielo krustu un kuru visi baidās. Bet harmoniski aspekti ļauj mums mobilizēties, kā es jau teicu, aktīvi risināt problēmas, un tāpēc iztiksim gan, un es gribēju brīdināt, ka tuvākās nedēļas laikā vienīgā diena, kad vispār ļoti jāuzmanās sevišķi visur, kur ir mūsu bērni, tā ir sestdiena. Bet pārējās dienas sola mums ļoti pozitīvas iespējas, sevišķi ņemot vērā, ka izveidojās 27. aprīlī ļoti labvēlīgs aspekts, kuram kulminācija ir gaidāma 6. maijā, tas ir Saules Jupītera aspekts, kurš patiešām dod mums veiksmi, mēs varam iegūt labākus rezultātus. 2 reizes gadā darbojas šāds aspekts, un tuvākajās dienās 1 no 2 reizēm. Tāpēc izmantojiet nākošās nedēļas sākumā visas iespējas padarīt visus savus darbus, pie tam arī kontaktēt varbūt vairāk ar draugiem, jo arī kontaktos šis te aspekts ļoti pozitīvi nokrāso mūsu emocionālu uztveri. Veiksmi visiem! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas!